Mums ir svarīgi pieņemt tādus strateģiskus lēmumus, kas gan risina sen atlikus jautājumus, gan padara ikdienu vienkāršāku mūsu iedzīvotājiem un, protams, arī drošāku. Jo šis būs budžets, kurā mēs nepaukstinām vispārējos nodokļus, bet mēs palielinam gan mūsu iedzīvotāju drošību, tātad valsts aizsardzības spējas, palielinot arī spējas aizsargāt mūsu iedzīvotājus labāk, un mēs vienlaikus arī palielinām atbalstu ģimenēm ar bērniem. Un kopīgi tātad domājam par to, kāda tad izskatās mūsu nākotne, skatoties arī no budžeta veidošanas viedokļa. Es gribu noteikti pateikt paldies koalīcijas partneriem par kopīgu darbu, arī Finanšu ministrijas kolēģiem, finanšu ministram. Vai šis bija vienkārši process? Noteikti nē.